Bet tas nav, ka viņš šīdu vēl. Bet viņš nevar šito bildu turēt. Tā itiem, ka šīdu vēl, visu mēs valkam. Mēs tā atspūl. Es jau braucu prom. Kā bija pie visiem, pie Saeimas, bija pa šitiem saskaņas centri stāvēja pa Latviju, un tie nebļāva. A te stāv pa šitiem stāvēt. Un pēc ko viņam nepatīk. Bet man eitās ar tiem, ka šeit un naudu ielikt iekšā maisā, naudu un ielikt. Vīram naudu. Tad ir jautājums. Kāpēc par vēl? Nu, vajadzēja kārtīt. Kurš rotinas cirvis, kur? Cirvis nav? Cirvis. Bet neiet iekšā. Cigaretē īsti. A šito nemāri. Tā cīmīs. Centrādi savu vietu, pirkta iekšā. Tā Jurka izskatās normāli. Tur nav jau zīmes, tur ir sakās. Tur nedām par zīmes. Jā. Vienāk paiet. Kad bija 2000 tie Krievi pie Saeimas, pa Saksaņas centra, es aizgāju par visu Latviju. Sāks tur. Nav jau tā. Mums jau nav naudas, kur radio vai televīzija. Nav jau. Nu, viss caur mūsu mājaslapu. Mums jau. Jāies, kad laiks gambīt. Vakarē brauc, ir nesu mašīnu. Es tā kā. Nu, labi, sāksim. Pārsauciem, paldies, ka sanācāt. Un atbalstāt šo akciju. Akcija pret mūsu daudz kalpiem. No daudz kalpiem izvēlētiem deputātiem. Viņi ignorēja daudz viedokļus. Un viņu lēmumus daudz kādiem pašizvēlēt. Tad viņiem prasīja, kāpēc jāglāb šī banka? Vai atcerās, kāds viņš teica to pašu būtiskāko? Viņš teica, ka ir jāglāb
Banka. Tas tehniskas problēmas. Viņš teica, ka jāglāb banka tāpēc, ka šajā bankā ir izvietota valsts un pašvaldību nauda. Kas lika šiem deputātiem par šiem gadiem valsts naudu, pašvaldību naudu, tas ir visu mūsu kopējo nodokļu naudu un vispārējo izvietot svešās bankās, ārzemju interventu bankās. Viņi paši to bija nolēmuši. Tas varēja būt jau iepriekš paredzēts solis, kā Latviju novest parādu verdzībā. Un tā bija absolūta motivācija, kāpēc bija jāglāb šī Pareks banka. Pirms gada 8. novembrī rekur dokuments. Mēs iesniedzām Saeimas deputātiem aicinājumu, lai viņš šos valsts kontus, pensiju naudu pārējo ievieto valsts bankā un izņem no ārzemju bankā. Pagāja vesels gads, un viņi neko neizdarīja. Viņi atsūtīja veselu daudz ar atrakstīšanos, ka jāzina pieredzēta, jāizvērtē tas viss, bet arī neko neizdarīja. Vienīgie, kas bija par valsts līdzekļu izvietošanu valsts bankās, bija Nacionālā apvienība. Bet, diemžēl, arī viņi neko nav kustinājuši šajā sakarā. Tāpēc šodien pilsoniskās nepakļaušanās kustība, ko uz doto brīdi veido biedrība Antiglobalisti un biedrība Gustavu Celmiņu centrs. Mums tas viss ir apnicis, un mēs iesniedzam ministru kabinetam un Saeimai ultimātu, prasības ultimatīvā formā. Tagad es skaidri nolasīšu šīs prasības. Latvijas Republikas ministru kabinetam, Latvijas Republikas Saeimai ultimāts. Jau gadu atpakaļ Saeimas deputāti tika aicināti valsts un pašvaldības līdzekļus, kā arī nodokļus un visu līmeņu pensiju naudu izvietot tikai un vienīgi valsts bankās vai valsts kasē. Tā ir vēstule Saeimai 2010. gada 8. novembrī. Gada laikā nekas nav izdarīts, un lūk ir rezultāts. Latvijas krājbankām nolūdītie pašvaldību līdzekļi ir pazuduši uz neatgriešanos. Mēs esam jūs, deputātus, aicinājuši ar jums, deputātiem, runājuši, bet rezultātu nekādu. Tam jādara gads. Tāpēc mēs apakšā parakstījušās organizācijas un privātpersonas kategoriski pieprasām. Pirmais. Nekavējoties beigt noziedzīgo patvaļu un pārtraukt valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēku un Zemes bankas sadalīšanu un pārdošanu. Otrais. Līdz 2012. gada 31. martam izveidot vienotu valsts komercbanku, iespējams uz jau esošās Hipotēku un Citadeles banku bāzes. Trešais. Ar likuma spēku noteikt, ka 2012. gada 31. martu visiem pašvaldību, valsts uzņēmumu, valsts akciju sabiedrību, institūciju, slimnīcu, skolu un citu banku kontiem ir jābūt izvietotiem tikai un vienīgi šajā valsts komercbankā vai valsts kasē. Tas attiecas arī uz visu līmeņu pensiju kontiem, ienākumu un citiem nodokļiem. Ceturtais. Pārējās mūsu valstī strādājošās bankas drīkst strādāt tikai un vienīgi ar privāto sektoru valsts noteikto likumu rāmjos. Prasību neizpildīšanas gadījumā tiks veiktas plaša mēroga protesta akcijas. 2011. gada 9. decembris. Pilsoniskās nepakļaušanās kustība, biedrība Antiglobalisti, biedrība Gustavu Celmiņu centrs, un šeit varēs parakstīties visi klātesošie, kas to grib. Pats beigšu vārds mūsu nākošiem runātājiem.
Darbie draugi, es pašlaik atnācu tādēļ, ka es skatos šitos gadus, kas notiek. Mēs visi ticām tam, ko mums stāsta. 20 gadus jau būs muļķo. Un muļķos vēl ilgi, ja mēs nesapratīsim, ka galvenais ir cīnīties pret viņiem visiem. Pret visiem šitiem malačiem, kas 20 gadus mums stāsta, ka mums ir kaut kāda ārzeme ienaidnieki. Mums ir tie ienaidnieki, kas ir mūsu pašu tautieši. Viņi visi dabūja ārzemju un šejienes pilsonību. Mēs nevaram ar viņiem cīnīties, jo viņi tautieši. Viņi galu galā tomēr būtu jāatņem ar viņiem tās pašas valstiesības, tā pašas iespēja muļķot, ka viņi strādā ārzemī invaliditātes interesēs. Kas tas var būt par Latvijas pilsoni, kur šeit nodzīvos kāds 30, 40, 50 gadus? Viņš šeit redzēja Latviju pirmo reizi mūžā. Kāpēc mēs viņus laižam iekšā vispār pie varas? Mums vajadzēja dabūt viņus ārā no varas, lai viņš sēž un skatās, vai atkal viņš atstāja visu šeit mums, to, ko viņš kādreiz ir savāds aizvāc uz turieni. Kāpēc viņš atbrauc šitā viesos, iznīcina mūs un turpina savu ļaunprātīgo darbību pret mūs visiem? Mums nav ienaidnieki. Mēs visi esam cilvēki. Mūsu intereses ir cīnīties par cilvēcību. Kāpēc mēs ļaujam visiem muļķiem mums stāstīt pasakas? Kāpēc ļaujam mums naidot citam ar citu? Mums jādzīvo draudzīgi un kopā jāatcerās pret vienu kopīgo ienaidnieku. Pret to, kurš neievēro Latvijā kārtību. Tas, ka šie ievēr dažādas idejas, tas, kas viss pasakas to rīt iz vakaram stāsta. Vai jūs esat kāds dzirdējis, ka televīzorā kaut ko jēdzīgu stāsta? Nepārtraukti, ne čuguni, atklāt sakot. Kāpēc vajag visu šito šausmīgo mistifikāciju, šitās pasakas pa visu? Mēs tak redzam, kas notiek. Mums jāsaprot, kāpēc tas notiek. Tad padomāsim visu, kāpēc tas notiek. Un cīnīsimies par to, lai mūs nemuļķotu. Jo mūs muļķoja 20 gadus, un mūs muļķos, kamēr mūs iznīcinās. Lai esam kādreiz teica. Dārgie draugi, mūsu tehnika nav sevišķi no labākiem, laika apstākļi nepanēs. Es ceru, ka nepanēsīs arī tie, kas dzird un saprot to, ka mēs saprotam, kā mūs muļķo. Mēs tikai ārkārtīgi zolīdi un pieklājīgi esam. 20 gadus mēs klausamies, kā mums stāsta pasaka. Vai mēs varējām iedomāties tādu muļķību? Es jau tajā laikā teicu, ko mēs darām? Vai mēs drīkstam iet atpakaļ vēsturē? Mums tak jāiet uz priekšu. Vēsture nav priekš mums. Vēsture jāmācās, no vēstures jāmācās, nevis vēsture jāmācās. Vēsture ir pagājusi, no tās vajag izdarīt secinājumu. Bet nē, mēs viņu atkārtojam un atkārtojam. Un atkal ielīdam atpakaļ savā pakaļā, prasti izsakoties. Mums vajadzēja iet uz priekšu un beigt reiz šito māžošanos. Galu galā, ko tad mēs gribam? Mēs gribam savu pagātnos, ka tas neizdodas, tad vienkārši tur iesim bojā. Mums jāiet uz priekšu un jāturpina cīnīties, jo tikai uz priekšu nākotne mums ir nākotne, nevis pagātne mums vajadzīgi. Darbie draugi, cīnīsimies par to visi kopā. Nesies uz to, mums jāuzvar. Paldies par uzmanību. Tautiesi, kā Kārlis Ulmans teica, ar lamāšanos nekur netiksim. Un ja mēs nezināsim savus principus, ja nezināsim pagātni, tad mums nav nākotne. Es skatos plakātu valsts nauda valsts bankā. Vai mums valsts ir, un šodien jautājums, vai mums tai tik daudz policistu, miliču policistu formās apsargā, un tāpat laikā jūs acu priekšā tiek izlūpīta Latvijas valsts Krājbanka, vecākā banka, kas ir akciju sabiedrība. Mēs pārkāpjam likumus ikdienas. Cik tā mēs esam pie salasīt? Mēs izlūpījām Banku Baltiju, un arī te bija tik daudzi tautas sanākuši Lavent un visko. Tagad Lavents ir attaisnots, Freimans ir attaisnots, jo likums pastāv viņu pusē. Arī šodien pasakiet man, kādu likumu pamatam Barazovskis dēļ Krājbankā. Viņš ir akcionārs. Futuks varēja atņemt licenci darbībai, bet viņš nevarēja privatizēt svešu īpašumu. Viņš ir pārņēmis īpašumu, par kuru mēs visi maksāsim no mūsu nodokļiem.
no šito pašu mūsu policistu algām, lai viņi nesaņem tik, cik viņiem vajadzēja Kārļa Ulmaņa laikā saņemt. Lai viņi 7 vietās strādāt. Mums budžetu tiek vienkārši izlaupīt. Satversmes 66. pants. Valdībai jādod atskaita. Dabrovskis deva valdības atskaita. Nedeva. Nu tāpat arī tagad budžetu pieņem, atskaita nedod. Vilks paņēma atkal vienu kredītu. Mums ārējais parāds 46 miljārdi. Paprasiet saviem bērniem mājās, lai viņi parēķina 41 miljārdu. Kad mēs tos atdosim? Varam mēs tādus atdot? Nav iespējams tādu summu atdot. Mums jāstādā vismaz 10 gadi bez algas un bez pensijas. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, nākat pie Latvijas zemnieku savienības. Ne tā, kas tur saimā uzdodās par zemnieku, bet pie Latvijas, pie lauku zemnieku savienības. Paldies! Zem ultimātu, kas grib parakstīt. Zem ultimātu. Vai Latvija sāktu veidot savu personīgo kapitālu, uz kura bāzes varētu attīstīt Latvijas ekonomiku, lai tā būtu ekonomiskā augšupēja? Bet mūsu valstīties darīt pilnīgi visu. Vai tie, kas pie varas, vai tie, kas viņus vada, vai piebārstu savus kabatas, valstīties palikt nekas. Viss tiek izsaimniekots. Ielēja tagad pēdējos saimu pašai, kas ir pie varas. Mēs domājam, ka vainīsies. Viss turpinās! Turpinās ar aizdētām acīm, mierīgi klusu! Trešā banka aiziet uz grunti un tiek klusēts! Nav vainīgo! Iesako nezinu, nav dienestu! Man ir jautājums, kāpēc viņiem maksā algas visiem kantoriem dienestiem, kuriem ir jāuzrauka banka? Kuri mūsu ministru kabinets? Viņi neviet par ko neatjūt! Mēs tā nevaram turpināt vienkārši! Tā jūs iet nos no sliedēm, un viņš nedomā nemainīt kursu. Mīļie tautieši, visiem ir jāicina, jāstāsta tautai, ka visa sūdzības turpinās, ka ļaunums pieaug spēkā, un nekas nemainās. Mums tikai mālē acis ir izkārtēm. Mūs apvārdo, bet patiesība ir daudz skarbāka. Paskatieties savos makos, jūs ir kaut kas pieaug. Nē, viņš kļūst tā plānāks. Mums augšā teiks grāmatiešu valdību. Kā viens vīns teica, viņi māk tikai aizņemties. Un pēc tam nosūkt konsolidēt. Un vairāk nekā. Viņi ir ekonomikas, Latvijas ekonomikas grāvēji. Tur nav godīgu cilvēku, ļoti maz godīgu cilvēku tur ir. Šis viss lielais kantoris strādā tikai uz personīgo un privāto biznesu. Valsts ir iebāzta kabatā un pārējie tiek pārvērsti par vergiem. Es aicinu visus celties, mosties, aicināt tautu, atvērt acis, izglītoties, savienoties, saliedēties un ievest pašiem ievest šai zemē kārtību. Paldies! Nu, kas vēl izteikties? Labdien, tauta! Es sabrīnotu tautas gudrību, kurā atlaistos Saimu paņēma un vēlreiz ievēlēja. Vai nedara pie tā padomāt? Jau cik gadus, cik es atceros, no 90. gada, tādi kā Gudmaņi izlaupa Latviju. Un drošības policija uz to nereaģē. Kad mēs 2 gadus atpakaļ pie prokuratūras iesniedzām iesniegumu, lai attiecīgās personas tiktu tiesāts, saņēmām atbildi, ka noziedzības sastāv nav. Tad pašā dienā iesniedzām tiesā, bet tiesa vispār neatbildēja, pat neatrakstījās. Kaut gan faktiski pat ir tiesa, lai ievērot likumus un vispār jau. Būtībā es pat nezinu. Viss tā sistēma, kas Latvijā pastāv praktiski ir jānomaina. Visa iekārta. Šī nav demokrātija, katrā ziņā. Te gan parasti šķiras veidojums, kas tiek balstīts uz cilvēku muļķību, lēticību. Nu, vispār jau. Vispār te nav ko runāt. Nu vienalga, no tā ko tad? Ko tu vīrieši jūs te stāvat, tad sakat, kas jādara?
ultimāta realizēšana nebūs atbildi. Ko tad jūs sakat, ka savādāk būs jādara? Viss? Un varat to Šiškinu atkal bāzt cietumā, tāpēc, ka man pie kājas ir. Tāpēc, ka man sievas mācās vācu valodu, Es ne. un tas nebūs bez sakām. Tāpēc, ka Šiškinam ir respektīvi. To es saku nopietni. Viss. Labdien, Latvija! Okupētā kolonija Latvija! Mīļā tēvzeme, mūsu senču, bagātīga, sviedru un asiņu, lasītā zeme. 2000 gadus, tas kāds, šeit mūsu senču dzīvojuši. Šeit mēs esam aruši, šeit mēs esam sējuši. Šeit mēs esam ražu vākuši no savas zemes, savas mājas cēlus, no saviem bērniem, no saviem ozoliem, no savām skaistās dabas. 20 gadu laikā tas mums ir bijis nozagts. Tas ir izdarīts ar sistēmu, ar gudru sistēmu, ar viltīgu pirātu un kanibālu schēmu. Pareizāk sakot, sauksim to par pirātisku un kanibālisku schēmu. Tāpēc, ka es gribu tomēr aicināt nevienu šeit nekārt. Tāpēc tad mums neizdosies. Vienīgais ceļš. Mēs esam zinātniski izstrādājuši metodi, kā atgūt savus resursus, kā atgūt savu tautu atpakaļ mūsu zemē, lai mūsu bērni šeit varētu kuplus ģimenes veidot, lai visas auglītās mūsu tautas sievietes būtu brūtas, lai bērni dzimtu pakšķēdām un lai ekoloģiski atkal būtu vide. Un to var izdarīt atceroties divas lietas. Pirmā ir, ka mums ir jāmīl vienam otru. Otrā ir, ka ir jāizveido sava sistēma, absolūti un pilnīgi kompetenta sistēma, kur pilnīgi viss tiek aizsargāts. Un nekāds svešinieki nevar nokļūt pie varas. Tikai un vienīgi tautas pārstāvji. Tas mums ir sakārtots. Jau sistēma ir izveidota. Lūdzu, izglītojieties. Salnoru kursi viņa saucās. Ja jūs Googlē, YouTube'ā ievedīsiet meklētāju vārdu Salnoru ievadkursi, jūs viņus visus atradīsiet. Un 2 nedēļu laikā, ja pastudēsiet internetā, meklēties kursos, jūs zināsiet pilnīgi visu, kā rīkoties. Mēs varam sakārtot šo zemi dažu mēnešu laikā, bet ne caur šādu. Tās ir lamats. Naidu mēs nedrīkstam kurināt, mums ir pārāk maz. Mēs esam labi, ja palikuši kāds 100 000 tautieši, kas vēl ir spējīgi genofondā veseli vairoties. Neviena asinskrāsne, lai vairāk nelīstu. Neviena pati, tikai mīlestība. Mīlestības tīrā enerģija. Tā mums ir, pie tās pieslēdzies, ar to bagātieties un mācieties. Jo tas ir mūsu zināšanas, kas atdos mums atpakaļ mūsu centēlu zemi. Mūsu centēlu bagātības, ko viņi mūs šeit ir iekrājuši un ielogojuši. Mūsu ekoloģisko, skaisto dzimteni. Un mēs to izdarīsim. Bet izglītojieties, Salnoru ievadkurs. Un 5. janvārī būs tiesa. Tiesa 13. janvāra 68 dalībniekiem. 15. novembrī bija pirmā daļa. Jūs viņu varat redzēt mūsu YouTube kanālā, kas saucās Free Latvia. Free Latvia YouTube kanālā. Jūs varat redzēt 19 videoklipus no 13. janvāra. Nemieru. Tiesas. Un, protams, ka šie nemiernieki ir varoņi, jo viņi
viņi nostājās un teica valsts iestādēm, mēs nepieļausim, ka Starptautiskais valūtas fonds būs tas, kas drukās mūsu naudu. Mums ir pašiem sava valsts, mums ir pašiem sava centrāla banka, un mēs varam drukāt tik naudas, cik mums vajag. Un nekāds eiro mums šeit vēl nav un nebūs. Jo mēs novelkam līniju šeit, un pēc nedēļas būs Ziemassvētki, būs ziemas saulgrieži, un tums atkāpsies. Tumsa beigsies, jo mēs esam gudri, un mēs mīlam viens otru, un mēs mīlam visus. 14. decembrī Barikādu muzejā visi mīļi gaidīti. Mēs svinēsim ziemas saulgriežu svētkus. Lai mūsu mīlestības enerģija un kopība ļautu un liktu tumsai atkāpties. Es gribu vēsturisko mirkli iemūžināt. Ultimāts ir parakstīts. Parakstīja visi, arī valstsaugie, kas vēlējās. Tagad es ar Igoru Šiškinu, kā šo divu biedrību pārstāvi, mēs iesim iesniegt šo ultimātu CNF. Arī šīs simboliskās karātās, kā dizaina objekts, mēs esam jau norādījuši, ka tas ir kā dāvinājums valdībai, Saeimas deputātiem. Lai viņi pirms kaut ko lēmj, pirms kaut ko nolemj savās sēdēs, padomā par to, ko viņi dara. Tagad mēs iesim iesniegt šo dokumentu. Tie, kas grib filmēt, visi jau diemžēl nevarēs sanākt, bet tie, kas gribēs filmēt, nofotografēt iespējams, policijas pārstāvi to ļaus darīt. Pirms viņa atkas, ja? Jā. Ne, Cāra dinastijas pārstāvis. Viņš ar ko? Viņš taču man nevar par to masku piesakt krāsas un tomēr parakstīt. Nē, viss kārtībā, nē. Nē, viņi jau pierakstīja, kā vienkārši vienu. Pierakstīja, tā nav pirmā reize. Pierakstīja, bet tāda vēl nav pirmā sodīta un kā tā tālāk. Varbūt kaut kur piesiet bumbas un pēc tam presē iemest un lūk, tur cietumnieks, kā teikt, tā nāk nekārtīs taisīt un tā tālāk. Nu, lai apķēsīt visu to lietu. Beidzies, šitiem jau te viss cauri. Te jau nav par runāt. Nē, Kadru parau garām. Es saprotu, ka 20 gadi es cīnos arī. Es par man uzstājas vispār. Divas dienas nezināju, ka man jau ir insulti, 2 insulti izvērts. Tā vēl labi veselīgi.
Būs un nāks mums ir 4. Viss kopā. Labi. Nāk 18 pārsās patās. Iet darīt. Pastāvs vispār tagad Vācijā. Jā, caur latviešu firmu, viņa piekās. Nemaksā vispār, tagad viņš cenšās. Taisnāk. Ivo, tev grib sapazīt. Labdien! Labdien! Ainars. Tas ir Kudovs. Čangals. Es esmu Čangals, viņš ir Latgals. Tu nejauc, jā? Tu mūs nepatrauc. Zini, kas ir Čangals un Latgals? Latgals dzīvo Latgalē, Čangals ārpus Latgales. Tas ir šitas. Kā sauc šitas? Svirčīgs. Jā. Ar viņu gribējām braukt, uz sāku, tad mēs gribējām braukt uz to. Bet tās